Čau visiem, mani sauc Romāns Melders, es esmu Ironman LV komandas treneris. Mēs palīdzēsim jums pirms Vaidavas, tagad ir palikusi nedēļa, labāk sadraudzēties ar hidrotērpu un visu, kas saistīts ar tā novilkšanu un iziešanu no ūdens ārā. Un konkrēti šis tērps ir Zoot Propet, šī gada modelis, kuru mēs iegādājāmies veikalā Maratons. Es jums parādīšu, kā tad labāk ir uzvilkt tērpu, lai viņu nesabojātu, un visu, kas saistīts ar to. Tātad, kas jums ir vajadzīgs? No mana viedokļa. Jums ir vajadzīgas priekšpeldēšanas, peldbrille, peldcepura, maisiņš. Maisiņu daudzi, nezinu, priekš kam varbūt ir maisiņš vajadzīgs. Maisiņš ir vajadzīgs priekš tam, jo neoprēns nevienmēr labi slīd uz ādas, tāpēc mēs izmantojam maisiņu, lai būtu vieglāk tērpu uzvilkt. Tātad sākam ar kreiso kāju, redzēt, cik tērps viegli uziet augšā. Tad, kad jūs velciet tērpu, nemēģiniet vilkt ar nagiem, jo tad jūs ļoti šo maigo slāni, augšējo slāni varat sabojāt ļoti ātri. Tāpēc, tad, kad velkat uz kājas, darat to no iekšējās puses, uzvelkot šeit uz kājas, un tālāk ar rokām stumjot to uz augšu. Paveriet malu vaļā un maisiņu noņemiet nost. Tāpat arī otra kāja. Redzēt ar rokām, to dara. Un no iekšējās malas atkal uzstiepj augšā. Nedrīkst izmantot asi ar nagiem. Kājām ir jābūt uzvilktām, tā lai jums ir viņš visur nostiepts. Viena un otra kāja. Kājas ir uzvilktas, viss ir pārbaudīts, paskatījāmies. Droši to pašu daram ar rokām. Redziet, cik viņš viegli uzgāja virsū ar maisiņu. Šeit roka ir drusku sasvīdusi, tāpēc viņš tik labi varbūt neuziet. Šeit atkal šito malu atlokam. Un arī kreisā roka. Skatāmies vēlreiz. Redziet maisiņš, cik viņš viegli uziet virsū, kuru viņš mums ir nepieciešams. Atkal bez nagiem, bet ar pirkstiem, mierīgām kustībām mēs uzvelkam viņu virsū. Nolokam nost un dabujam maisiņu. Pārbaudam visas vietas, izstiepjot rokas uz augšu, uz sāniem. Lai mums ir labi viņš uzvilks. Un tad vai nu kolēģim, vai nu mākam paši, aiztaisījām šeit. Tātad, ļoti svarīgi, tad, kad jūs esat uzvilkuši tērpu, šo te vietu, kaklu, jums vajag aiztaisīt ciet tā, lai jums šī pozīcija neberzētu tieši šo te zonu. Jo, kā jūs ziniet, peldot pa atklāto ūdeni, vienmēr būs tā, ka jums būs jāskatās uz priekšu. Ko tas nozīmē? Ka šī te kakla pozīcija vienmēr būs pakļauta kaut kādai šai te klipša daļai, asajai. Viņai nav jābūt uz kakla, bet viņai jābūt drusku zemāk. Tā, lai šeit jums paliek tikai gumija. Pirms sacensībām mums loģiski ir jādomā par to, ka mums tas tērps arī būs jānovelk pietiekoši ātri. Tātad es esmu paņēmis parasto, jebkurā veikalā nopērkāmu kremu, kurš neabsorbē ar ūdeni, bet pietiekoši labi slīd. Un ko es daru? Tās vietas, kuras man vajadzēs pēc iespējas ātrāk dabūt nost, es no ārējās puses un no iekšējās puses, šajās pozīcijās, es viņu labi ieziedīšu ar šo kremu. Lai šīs vietas ir pietiekoši slidenas. Tātad šitā un šī vieta. Tas pats notiek arī kājām. Gan apakšā, gan augšā. Cik dārgs tas krems ir, tik daudz viņu arī var likt. Ja jūs pērkat pa 100 eiro kādu Lancome kremu, tad varbūt jums būs žēl. Bet mēs varam izmantot arī Johnson's Baby Oil. Un tas būs ok. Pēdējā vieta ir kakla. Kā vislabāk pārbaudīt, vai jums šī vieta berzē vai nē? Tātad stāvot uz vietas,
pamēģiniet pagrozīt galvu, tad, kad jūs peldēsiet. Ja jums ir plus mīnus labi, tas nozīmē, ka jūs aiztaisījāt pareizi. Man daudz ir prasījuši, kāpēc sacensībās cilvēki ir redzējuši, kad daudzi pro sportisti vai daudzi amatieri, kas labi peld, kāpēc viņi velk 2 cepurītes. Es jums to parādīšu, kāpēc tas ir, lai jums varbūt ar kādreiz tas noderēs dzīvē. Kad jūs uzvelkot brilles uz matiem, ja, uz matiem, pie kaut kādām dažādām kustībām, ja, varbūt triatlonā ir kaut kāda saskarsme ūdenī, vēl kaut kas. Ja, šīs lences pa matiem, viņas šeit tad var noslīdēt. Ja. Lejā, kas var sagādāt ūdens iekļūšanu iekšā brillēs, ja, un kaut kādu jums diskomfortu. Tad, kad saskarās gumiju ar gumiju, ja, tad uzvelkat jūs pirmo cepurīti augšā. Un pēc tam velciet, ja. Tad jūs redzēt, šī situācija šeit vairs nebūs. Un jums tās brilles nekad nenoslīdēs nost tieši šeit matu pozīcijā. Es godīgi pateikšu, es to neizmantoju, ja. Es velku parasti vienu cepurīti un paļaujos tomēr uz veiksmi. Man nepatīk, kad mani galva pārspiest, tāpēc es izmantoju vienu cepurīti. Un gumiju apvelku zem cepurītes, lai nebūtu, lai tā gumija, ja arī kaut kur drusku sakustās, lai viņa nekur nepazūd. Okay. Mēs iesim tagad uz ūdeni.